otrās sezonas 4. epizode – Bauskas Rācnams. Kas šo ēku padara tik īpašu un kāpēc bija tāds laika posms, kad šai ēkai nebija tornis? Skatāmies. Kas es esmu? Kas izsaka manu būtību? Kas izsaka Bausku un tās vēsturi? Bauskas novada vēsturiskie atradumi stāstu ciklā Daļa manis. Rācnama celtniecība sākta 1616. gadā. Bauskas Rācnams aprakstīts kā grezna celtne, kas būvēta par birģermeistara un rāckunga līdzekļiem. Pēc atsevišķiem dokumentiem var spriest, ka 1657. gadā ēkā atradies vīna pagrabs, tomēr tuvāk par celtnes izskatu un telpu izkārtojumu nekas nav zināms. Vērtīgākais ir 1840. gada dokuments par Rācnama uzmērīšanu. Šie uzmērījumi un arheoloģiskās izpētes rezultāti izmantoti Rācnama arheoloģiskajā analīzē. Tātad labdien! Jā, labdien! Bauskas Rācnams gan ir tā ēka, kuru, ja mēs iebraucam Bauskā, nevar nepamanīt. Gan bausčanieki, gan tie, kas pirmo reizi brauc Bauskā. Un tad varbūt, lai tā iesākt šo sarunu, tad kad kopumā Bauskas Rācnams tika uzcelts un kā tad tas patiesībā izskatījās? Vai tiešām šādi jau uzreiz uzcēla? Jā, labdien! Mani sauc Agris. Es strādāju Turisma informācijas centrā par turismu organizatoru. Agrāk es biju nama pārzinis, un man bija tā unikālā iespēja arī būt klāt, kad iekārto šo te ekspozīciju, un tādēļ es par to Rācnamu jau tā kā drusku vairāk zinu nekā varbūt tur parastais Bauskas iedzīvotājs. Un Rācnams, kad tad Rācnams sāka savu dzīvi? Hercogs deva atļauju Rātei celt šo te Rācnamu 1615. gadā, 18. decembrī. Ir tāds dokuments, ir saglabājies, viņš ir Bauskas muzejā atrodams. Bet precīzi dokuments, kad Rācnams tika pabeigts, līdz šim nav atrasts. Bet mēs to dzimšanas datumu, to atļaujas sākumu. Tātad, piemērojam to jubileju svinam no tiem datumiem. Un tad, kad Rācnam uzcēla, viņš bija pats greznākais un skaistākais, varanākais Kurzemes zemgales hercogistē. Pēc 100 gadiem tad Jelgavā uzcēla lielāku un greznāku Rācnamu. Laikam ejot, palika Rātei, bēdīgāk ar līdzekļiem, Rācnams nolietojās, prasījās remonts un tika vākti ziedojumi, bet tur nekādu lielu naudu nesavāca priekš remonta. Un tad pieņēma lēmumu, nojauca tornīti no sākuma nost. Un tas bija jau 19. gadsimta vidū jau. Un vēl pēc dažiem 10 gadiem vispār nojauc visu otro stāvu. Un Rāte no šīm te telpām, izvācās ārā uz citu ēku pārgāja. Un šeit tad, kā viens stāv ēka, viņi saglabājās līdz mūsdienām, principā. 1852. gadā Rāte pieņēma lēmumu par torņa nojaukšanu, jo tas draudēja sabrukt. Ēku iznomāja veikalu un noliktavu vajadzībām. 1865. gadā Kurzemes guberņas arhitekts Oto Dīce izstrādāja jaunā pilsētas Rācnama projektu, kas netika realizēts. Tomēr vēlāk Oto Dīce sagatavoja esošās Rācnama ēkas pārbūves projektu. 1870. gadā brāļi Brunovi pabeidza Rācnama pārbūvi. Savukārt 20. gadsimta 70. gados tika nojaukts Rācnama austrumu gals un tā vietā uzbūvēta kafejnīca Mūsa. Un
Tad kādas varbūt tās vēsturiskās liecības, kādas piemiņas ir saglabājušās no tiem Bauskas Rācnama vēstures laikiem? No vēstures laikiem sākšu ar to, kad šis te, šeit gan uz planšetes viņš ir tā kā palielināts, bet augšā rāds otrā stāva zālē ir kserakopija no oriģināla, kurš atrodas Stokholmā kara muzejā. Un tas ir zināmais pirmais zīmējums, kur ir tātad Bauskas pils un fonā ir Bauska redzama. Un pa vidu ir, un Bauskā ir tātad tajā laikā 3 torņi, un tas vidējais ir Rācnama tornis. Lūk. Un zīmējums ir tapis 1701. gadā, un to ir zīmējis Zviedru ģenerālis Stjorts. Lūk. Un toreiz 3 torņi hercogistē nebija nevienai citai pilsētai, kā tikai Bauskai, un Bauska bija tā varenā pilsēta. Bet kāpēc viņa tāda bija? Tādēļ, ka caur gāja tirdzniecības ceļi. Šeit tika maksāta muitas nodevas, un pilsētā plūda nauda iekšā, un tad toreiz Bauskas pilsēta bija tādā turīgā statusā. Protams, pagāja vairāki gadsimteņi, un tā plūsma apstājās, nauda vairs nenāca iekšā, tad notika tā, kā notika. Šeit tātad ir redzams, kāds tas Rācnams palika pēc tā otrā stāva nojaukšanas. Tajā laikā tad tur bija ugunsdzēsēju depo, un dažādi veikali vēlāk bija. Šīs te planšetes, tie ir uzmērījumi, kas tika veikti 1840. gadā. 19. gadsimta. Jā, pirms nojauca to tornītu un otro stāvu. Un paldies Dievam, ka šie te uzmērījumi ir saglabājušies. Un pēc tiem tad arī, principā pagājušā gadsimta beigās, jau 80. gada beigās, mums bija tāda ļoti vērtīga un kā lai saka, izcila arhitekta, kas vispār apsekoja un par Rācnamiem cīnījās, lai viņus atjaunotu. Un viņai pat bija grāmata pa Bauskas Rācnamiem. Un viņa pēc šiem te uzmērījumiem izstrādāja projektu, lai atjaunot šo te Rācnamu tajā vēsturiskajā izskatā. Varbūt jūs tagad arī varētu nedaudz pastāstīt par pašu interjeru, kas varbūt ir saglabājies. Sākšu ar to, kad aprakstos nekas daudz nebija aprakstīts, kas šeit ir bijis. Vienīgais aprakstos bija tas, kad Rācnamā bija 2 kamīni, vairākas podeņu krāsnes, bet konkrēti kāds viņš te izskatījās, nav saglabājušies ne zīmējumi, ne gleznas, ne tādi, kā saka, precīzāki apraksti. Un Bauskas firma Sija Intersija, kurās tad pieder mākslas zinātniekiem Dainim Bruģim, Inai Līnai. Viņi tātad apsekoja Eiropā esošos Rācnamus 17. gadsimta un izstrādāja tādu konceptu šim te interjeram. Un viņi paši arī tad vinnēja konkursā, uzvarēja konkursā un arī ieviesa šeit dzīvē šo te projektu. Un doma bija tāda, lai nebūtu tā kā muzejs, bet lai būtu šī te praktiskais pielietojums, jo šeit atrodas dzimtsrakstu nodaļa, otrā stāvā notiek laulību ceremonijas un notiek dažādi novada reprezentatīvie pasākumi. Kā piemēram apbalvojuma pasniegšanas, tad ir deputāta tikšanās ar ministriem, un šeit ir arī prezidents ticies ar deputātiem, un ministrs prezidents ir ticies ar deputātiem. Rācnamos pie sienām atradās valdnieku portreti, kaut kādu rāckungu portreti vai ievērojamāko Bauskas, tātad, vispār pilsētu iedzīvotāju portreti, vai reliģiska tipa gleznas vai gravīrs. Lūk, bet oriģināli saglabājušies no tiem laikiem mums nav. Nākās izlīdzēties, kad šīs gleznas tiek gleznotas no jauna. Konkrēti šī ir gleznota pēc vienas epitāfijas fragmenta, tā ir aptiekāra sieva,
Un šeit ir redzams, ka viņa nebija dišciltīgā, bet bija ļoti turīga Bauskas iedzīvotāja. Kāpēc, kā var redzēt, kad vairākas pērļu virtenes viņai ir un zelta ķēde, un arī šīs te mežģīnas toreiz bija ļoti dārgas. Nu, lūk, un šeit mēs esam nonākuši galvenajā Rātes zālē. Es arī ieslēgšu gaismu, lai redzētu, kā šis te kroņlukturs, kurš ir kopija no Umurgas baznīcā esošā kroņluktura. Kā redzēt, drusku savādāks ir. Agrāk iespējams, kā filmā Velna kaupa, bija liels galds pa vidu, ap tā sēdēja rādskungi un birģenmeistars tiesas Fokts, ja, un skrīveris vēl. Ja. Ja mūsdienās teikt domas deputāti, ja, un tad sprieda dažādus likumus par pilsētu. Sākšu varbūt ar griestiem. Tātad, kādi šeit bija griesti, arī nebija zināmi. Tā paša iemesla dēļ tika pētīta Eiropā esošie rācnami, un visiem bija līdzīgi tipa kaseša griesti. Un kaseši, kas tas ir kaseši? Kaseši, kad viņus izgatavo uz zemes un pēc tam pieskrūvē pie griestiem, jo strādāt ar rokām uz augšu ir grūtāk nekā uz zemes. Ēkā, kas ir pār pa diagonāli, kur luksofors, tagad rozā ēka koka, kas ir avārijas stāvoklī. Tā saucamā Dreņģers ēta, ja baušķinieki viņu pazīst kā Gulbi veikals. Ja, tā ēka bija celta laikā, kad jauca šo te otro stāvu nost. Un tas saimnieks iespējams ir nopircis tos derīgos būvmateriālus un izmantoja savu ēku celtniecībā, jo tajas ēkas bēniņos atrada vienu greznu siju tādiem kokgriezumiem, un, kas bija iebūvēta, un vēsturnieki nosprieda, ka tā sija nākus no Rācnama. Nu, un tad pēc tās sijas parauga, kas atrodas tagad Bauskas pilī, Rīgas amatniecības vidusskolas audzēkņi ar pasniedzējiem veica šo te visu siju kokgriezumus, un šīs te arī rozetes viņi gatavoja. Un Rundāls pils restaurātori veica šo te krāsojumu. Šādās te lādēs lielākās, mazākās glabāja dokumentus. Un šo te sauc par sēdlādi, ja. Tāds teiciens ir, ka sēž uz naudas lādes, ja, apmēram. Šī kopija oriģināls Rundāls pilī ir apskatāms. Un starpība ir vienīgi šajā ģerbonī. Un šeit ir Bauskas ģerbonis ar lauvu, pakaļkājās saslējušos lauvu, un oriģinālā ir hercogisas ģerbonis. Un šos te ģerbonis mēs varam apskatīt šajās vitrāžās divās, kur labajā pusē tātad ir Bauskas ģerbonis centrā un kreisajā pusē hercogisas ģerbonis. Un vitrāžas ir ņemtas par paraugu no Rundāls pilī esošās vitrāžas, kas nākus no Tērvetes kalnmuižas, tie ietver, jā, un tad centrā ievietojām šos te ģerboņus. Un kā ir ar sienām, ar gobelēnu, piemēram? Jā, toreiz bija gobelēni. Gobelēni pildīja tādu funkciju senajās ēkās, kā neļāva siltumam ātri caur sienām iziet ārā. Nu, un iespējams, ka Rācnamā arī šeit ir bijis gobelēns. Un šis te konkrēti gobelēns tika nopirkts Francijā izsoļu namā. Un agrāk gobelēnos jau nevis kā tagad iejauda kaut kādu izdomātu rakstu vai paskatījās dabas skatu iejauda, bet parasti iejauda kaut kādu stāstu, teiksmi vai leģendu. Un šeit tad ir stāsts par diviem personāžiem, par Kefolusu un Proksīdu. Un īsumā ir tā, ka Kefalus ir bijis prom no mājām vairāk 8 gadus. Un atgriežoties gribēja pārbaudīt savu sievas uzticību. Viņš pārģēbās par svešinieku un mēģināja viņu savaldzināt. Nu, viņam tas izdevās, Proksīdai par to bija kauns, viņa devās kalnos pastaigāties, un tur viņa satika medību dievieti Artemīdu. Un Artemīda viņai kā mierinājumu uzdāvināja šķēpu, kurš vienmēr trāpa mērķī, un medības suņus, kas vienmēr noķer savu medījumu. Nu, tagad Proksīda ar šī dāvanām atgriezās mājās, atdāvināja vīram kā piedošanas zīmi. Nu, Kefalus pieņēma šīs dāvanas, un tagad viņam iepatikās bieži doties medībās. Nu, viņš pavada medībās daudz laika, sievai rodās aizdomas, ka viņam mīļākā ir uzradusies. Viņa izprašņāja kalpu, kalps teica, ka viņš tur pat tādu nēfeli runā. Īstenībā viņš to nēfeli bija nosaucis mākoni vai tādu dūmaku, kas arī nīderlandiešu valodā tā nozīmē.
Un vienu reizi viņi slepus devās līdz šīm te medībām, noslēpās tur krūmos, kurās tām 3 priedēm viņa redzama, un tagad viņi vēro, kur tad tā mīļākā būs. Nu, viņi izdzird to vārdu nēfele, nu, viņi skatās, kur tad tā nēfele ir, tie krūmi nočab. Kefalusam liekas, ka tur ir medījums, ja, raida šķēp, kurš, protams, trāpa, ja, un mirstot viņi lūdz, lai viņš nepredz otru sievieti, kuras tur, protams, nebija. Un Kefalus no bēdām devās trimdā. Nu, lūk, šeit ir jausts tāds pamācošs stāsts, ka, ja reiz esiet kopā, tad speciāli pārbaudījumi nepie kā labi nenoved. Nu, izdevās šādi gobelēni dabūt piemērot laulības zālei taisni. Jā, par uzticību. Jā. Traģiski un skaisti tajā pašā laikā. Jā. Tā viņš ir. Tā kā viss senās operas, jā, diezgan traģiskām beigām ir. Rācnama telpa apdzari un iekārtojums veidots stilistiski vienoti ar oriģinālām 17. 18. gadsimta mēbelēm vai to kopijām, oriģināliem mākslas priekšmetiem, kopijām no Bauska 17. gadsimta gleznotāja Dītriha von Ceisa epifāniju fragmentiem ar pilsētnieku portretiem, Bauska svētā gara baznīcas lustru un sienas svečsturu kopijām un autentiskiem priekšmetiem, kas atrasti arheoloģiskās izpētes laikā. Tas ir iemesls tam, kāpēc Bauskas Rācnama apmeklējums šķiet kā ceļojums laikā. Un tad, noslēdzot mūsu ekskursiju, gribētu saprast, varbūt, kā jūs raksturot šo ēku tikai vienā vārdā, varbūt pat 3 vārdos, bet īsi un konkrēti, kā jūs šo ēku raksturot? Nu, īsi un konkrēti, šis ir vienīgais 17. gadsimta rekonstruētais Rācnams Latvijā. Vairāk šādu Rācnamu rekonstruēto nav. Ar to mēs arī Bauskā lepojamies. Un, nu, nāciet, skatieties, aiciniet savus draugus uz laulību ceremonijām. Šeit ir ļoti skaisti, brauc mums no visas republikas, pat no Daugavpils ir bijuši laulāties pāri. Tā kā tālūk. Skaisti.